Jau pavisam drīz dienas gaismu ieraudzīs Jura Raķa karostas albums, kas ir grāmata, kurā apkopotas vienu vietu ir fotogrāfijas no Jura Raķa plašās karostas fotogrāfiju kolekcijas. Tās ir bildes, kurās var redzēt, kā karosta tappa, kāda tā bija un kā smēja pats autors. Foto ir no laikiem, kad vēl nekas nav nojaukts vai piebūvēts no jauna. Grāmata nav akadēmiska vēstures grāmata. Manuprāt, nav arī piesātināta ar precīziem cipariem, metriem, sekundēm. Nav. Vistiešākā veidā akadēmiskā mācība grāmata. Tas ir tāds pastāsts. Pastāsts, kā kādreiz šķirot ģimenes albumu, tad kādreiz kāds stāv blakus un stāst, redz, ka tas ir tas. Kaut kur ir, nezinu, vai dieviņi, es neatceros, kas tas pat cilvēks. Tad pagriežam bildī otrā pusē, kas tur ir rakstīts. Jā. Un tādā veidā arī šajā grāmatā ir praktiski tās ir bildes, vairāk kā 300. Un arī paskaidrojums mazlietiņ pieskaroties pie tai vēsturē, saglabājot karostas tapšanas chronoloģiju un arī tomēr arī kaut kāda informācija par to, kas ir tā pa vietu, kā viņi tapa, kāpēc tapa un tā uz priekšu no pašiem būvniecības pirmsākumiem līdz pat 39. gadam, tie ziedu laiki, kad nekas netika nograuts un arī tā īpaši klāt piebūvēts karostā. Pirmo reizi karostā Juris Raķis nokļūs vēl tālajos 70. gados pagājušajā gadsimtā un bijis ļoti pārsteigts par redzēto, tad arī kā vēstures zinātājs un pētnieks sācis vākt fotogrāfijas, bet kā radās doma par grāmatu. Pirms vairākiem gadiem ar SEZ laipnu atbalstu tapa izstāde, ko varēja liepājnieki apskatīties Liepājas muzejā. Izstādē bija liela interese ne tikai no kolēģiem, kolekcionāriem, bet arī no pašiem liepājniekiem. Un izstāde bija, un izbija. Bet tā interese arī ne tikai no liepājniekiem, bet arī no cilvēkiem Latvijā un arī visā plašā pasaulē ir un paliek. Un tad es esmu ļoti priecīgs, ka tas plāns ir, tas sapnis ir realizējies. Top grāmata, karostas albums. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde karostu uzlūko kā vietu jaunām iespējām un izaicinājumiem, saglabājot to, kas ir. Tajā skaitā arī senās karostas fotogrāfijas. Šodien karosta pavisam īsti ir kā pilsētas, atsevišķs pilsētas rajons, kur ir vienmēr bijis jāsadzīvo gan šai militārajai pusei, jo arī šodien karostā ir izvietot arī Latvijas nacionālie bruņotie spēki, gan ražošanai, gan ostas attīstībai, gan pilsētai. Un tas, protams, ir ļoti sarežģīti visas šīs lietas apvienot tā, lai viens otram netraucētu. Karostas albums tautās tiks laists 8. jūlijā, un tas tapis ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, Liepājas domas un kultūras pārvaldes gādību.